Tātad jautājums ir, kāpēc meditējot bieži vien uznāk virsū visādas negatīvas domas, ka tev liekas, ka tas nav tavs. Tev šķiet, ka tas nav tavs, tev nav tavs. Kāpēc ieejot bezdomu stāvoklī, šis pietuvinās? Vai tāds ir jautājums? Nu jā, laikam. Tātad pirmais, tātad meditācija. Ieejot īpaši, ko jūs saucat bezdomu stāvoklī, mēs to saucam nulles stāvoklī, mēs to saucam atgriezniskajā stāvoklī, atgriezniskajā sākuma stāvoklī saiknē ar visumu, neutralitātes stāvoklī, kur atsakās mūsu prāts, vai drīzāk prāts tiek atbrīvots, atslābināts, kurā mēs attopam savu būtību, ieslēdzās mūsu enerģētiskā būtība, enerģētiskā daba, enerģētiskā pilnība, jūs varat to saukt arī par apziņu, enerģētisko apziņu, kas ir iemiesojusies šajā būtībā. Tālāk apzinoties enerģētisko būtību, enerģētisko dabu, enerģētisko stāvokli, mēs uzreiz sevī jūtam visus enerģētiskos disbalansus, enerģētiskās disharmonijas, enerģētiskās nelīdzsvarotības. Šis stāvoklis daļēji, lielākā daļa, nāk no tā, ka jūs esat uzņēmusi pārāk tuvu, klausījusies pārāk tuvu cilvēku negācijas, cilvēku, mēs teiktu, lai jums būtu vieglāk saprast citu cilvēku negāciju, biolauks intuitīvi sajūtās ir uzņemts uz sevi. Uzņemts uz sevi, tāpēc, ka mēs stāstījām sākumā šo stāstu, ka cilvēks jau piedzimst ar savu enerģētisko būtību, enerģētisko dabu, lai izstrādātu, apzinātos to dabu, apzinātos. Tātad šīs iemiesojums jūsējais ir nācis ar enerģētisko dabu, kas ļoti piesaista tieši šādu veidu enerģijas, kas varētu būt skumjas, kas varētu būt, jūs saucat to negativitāti, kas varētu būt nelīdzsvarotība tieši uz kaut kādu. Tas ir tā kā manī iekšā vēl? Bet kur tad citur? Pastāstīsim tālāk stāstu. Tas brīdis, tā, kad tas stāvoklis, tā, kad tas tā kā nāk, tad es tā kā jūtu, ka tas, es nezinu, es tā kā jūtu, ka tas nav, tā kā es... Tas nav jūsējais, jo jūs jūtiet, ka tas nerezonē ar jums vienā vilnī. Tas ir tieši tas pats, kas notiek citiem cilvēkiem, apzinoties sevi, ka viņi zina, ka viņi nedarīs to, kas viņiem nepatīk. Viņi zina, kas ir viņa būtība, un viņi zina, kas nav viņa būtība. Šajā stāvoklī tieši tas pats enerģētiskā būtība, enerģētiskā daba, no tā, kāda viņi ir, piesaista šādu veidu enerģijas, un tas ir uzņemts apkārt. Un tieši tava atpazīšana, ka tas nav no tevis, ir tieši tas, kas arī pasaka, ka tas nav no tevis. Tas ir no apkārtnes uzņemts, bet joprojām tas ir tev ļoti tuvu. Tad man nāk tāda ne doma, bet tā kā informācija, kad es tā kā viņu transformēju uz pozitīvu. Sanāk tā, ja? Viss, kas tev ir jādara, ir vienkārši sevi jānoskaņo uz pozitīvu viļņu. Tev nevajag cīnīties ar kaut ko. Tev nevajag būt ar kaut ko. Es esmu pozitīvs. Jūs varat teikt, pozitīvs ir diezgan smieklīgs vārds. Es cenšos būt kaut kas, kas es neesmu, tāpēc es būšu pozitīvs. Būt sev, tas, kāds tu esi, kādu tu esi. Nevajag mukt no negācijām, nevajag mukt no skumjām, nevajag mukt no viņām. Vajag vienkārši atbrīvoties, ļauties un būt viņām. Un tad, kad būs ļaušanās būt tam, kas notiek, būs arī spēja to visu ļoti brīvi atbrīvot, transformēt, pārveidot. Ja mēs izveidotu stāstu, vizuālāku interpretāciju, kā tas notiek, iedomājieties truba, pa kurien tek iekšā ūdens. Negativitāte tek iekšā, attiecās arī uz dažiem citiem šajā istabā. Tek iekšā negativitāte. Un jūs negribiet negativitāti, jūs aizgriežat negativitātes krānu ciet, un tas ūdens visu laiku spiežās. Un tu visu laiku jūti sevī, ka tā negativitāte spiežās tevī, un tu ļoti labi zini, ka tas nav tavs. Tas ir tur Krievijā, tas ir tur Amerikā, tas ir kaut kur citur, tas nav mans. Bet joprojām tas esi tu pats, kas to apzinās, tas esi tu pats, kas to pieredz, tas esi tu pats, kas to jūt. Tātad viss, kas ir jāizdara, ir jāatgriež tas krāns vaļā. Un viss, kas ir sakrājies, vienkārši aiztecēs projām. Un tad pat nejutīs vienkārši, ka tas, viena pilīte aiztecēja kā nebijusi. Jo pasties, man ir vēl viena truba, caur kurien nāk tik daudz
ko jūs saucat par pozitīvo, jauko, skaisto pašpilnību. Pastāstīsim nedaudz par pašpilnību. Tad, kad cilvēks iepazīst savu dabu, pārsvarā cilvēks savu dabu iepazīst caur visu to uz šīs zemes, caur to, kas viņam nepatīk. Negativitāte, ārējie nemieri, viņš iepazīst savu dabu, saprotot to, ka tas viņam nepatīk, tas viņam nepalīdz, tas viņam nesagādā prieku, tas viņam nepalīdz. Ko līdz viņš to saprot, viņš to vienkārši noliek malā vai atgriež to trubu vaļā, lai gāžās, tad gāžās viss, kas var izgāzties. Tajā brīdī viņš tam vairāk nepievērš uzmanību, jo vairāk nav spiediens tajā trubā, vairāk nav spiediens manī ar to viss ir caurplūsmā brīvi. Tad paliek iekšējais starojums, kas sāk plūst, iekšējais starojums, kas sāk nākt uz ārā, iekšējais starojums, kas sāk pilnveidoties un starot, kas ir pašpietiekams, un tas izplešās. Vieglāk vārdus sakot, lai jums būtu vieglāk to saprast, cilvēka aura burtiski pat sāk spīdēt. Cilvēks smaids vienmēr ir smaids, cilvēka prieks vienmēr ir prieks, cilvēka starojums vienmēr ir starojums. Pozitīvisms staro daudz vairāk uz āru, pat cilvēka balss mainās no man nekas nesnāk uz kaut ko vai, cik interesanta dzīve, ko interesanti šodien varētu padarīt. Cilvēka enerģiskais starojums starojas, izplešās. Kad enerģiskais starojums izplasies, visas negatīvās trubas pēkšņi ir kaut kur garām, viņas netek vairāk jūs iekšā, viņas tek kaut kur citur, viņas tek kaut kur pavisam citur, jo tava enerģija, tava būtība, tavs enerģiskais starojums vairāk vienkārši neko tādu neuzsūc, nepiesauc. Tīri fiziski enerģijas likumi. Enerģija, kas ir vienādā frekvencē, atrodas vienā telpā ar visām enerģijām, kas ir tieši tajā pašā frekvencē. Tātad, ja iekšā ir kaut kas, ko sauc par skumjām, ja iekšā ir kaut kas, ko sauc par negācijām, iekšā ir kaut kas, ko sauc par nosvērtību, tātad visas enerģijas, kas ir uz tā paša viļņa, tuvosies vai būs turpat tevi iekšā. Viss, kas cilvēkam ir jāmaina, ir jānomaina savs enerģētiskais noskaņojums, savs enerģētiskā būtība, savs enerģētiskais starojums. Stīga jāparauj, lai viņi sāk skanēt skaistāk. Tātad, šis ir garāks stāsts, nedaudz aizrāvāmies, bet vai tu gribēji vēl kaut ko konkrētāk vaicāt? Nē, Viss ir labi. Vai tu gribi zināt konkrēti praksi, ko tev darīt, vai arī šajā stāstā šī prakse ir atbildēta? Nu jā, tas tā kā sanāk, ka man vairāk jāļauj arī tam visam būt arī tam, kas man tā kā liekas negatīvs. Tātad, jo vairāk ļausi tam būt, galu galā, visam tāpat tas viss būs. Cilvēks neko tur nevar izmainīt, tāpat tas viss būs. Visu, ko apziņa, cilvēka prāts, pats cilvēks var izmainīt, ir savs noskaņojums. Tas ir viss, ko viņš var izmainīt. Līdz ar to viņš var izmainīt visu, ko viņš kā angliski sauc, tulkojumā būtu uzņem. Visu, ko viņš pieņem, visu, ko viņš proceed. Viss, kam viņš iet cauri, ir balstīts uz viņu pašu iekšējo noskaņojumu, uz pašu iekšējo skaņojumu, uz pašu iekšējo dziesmu, uz pašu iekšējo starojumu, ko viņš pats var izmainīt pilnībā. Tātad, tā doma bija, atbildot šo jautājumu, tas stāsts bija. Bet tas ir tik interesanti. Cilvēks baidās, cilvēks pretojās, cilvēks cenšas to noliegt. Noliedzot, cilvēks visu laiku par to domā, visu laiku uzturās tajā, visu laiku atrodas tajā. Ko līdz mēs pieņemam to, ka tas tā ir, ļauties tam, viss sāk ļauties, cilvēka uzmanība ir novērsta uz kaut ko citu, cilvēka redzējums ir novērsts uz kaut ko citu. Un kāpēc tas nebūtu redzējums uz kaut ko ļoti skaistu, ļoti priekpilnu, ļoti pozitīvu? Tālāk ejot, kad tiek uzmanība vērsta uz kaut ko ļoti skaistu, priekpilnu un pozitīvu, ļoti daudz iekšā sakrājušās, kā jūs sauciet, nosēdušās, negatīvās, sablīvējušās enerģijas, sauciet jūs to kā gribiet, mēs teikt vienkārši nosēdušās enerģijas, sāk realizēties, sāk atmosties, atbrīvoties, attīrīties, jo jūsu pozitīvā enerģija, jūsu noskaņojums ir tas, kas sāk to iekustināt. Tālāk veidi, kā tas atbrīvoties šajā gadījumā, ļoti daudz var iet caur asarām, ļoti daudz var iet caur izpratni, ļoti daudz var iet par skaidrību un sevis apzināšanos. Tā, vai jūs gribat dzirdēt paplašinātāku stāstu par sevis apzināšanos? Jā. Vai jūs? Sevis apzināšanās.
ir kaut kas, kas šķiet ļoti skaists. Sevis apzināšanās ir kaut kas, kas šķiet gāzties asaras ārā. Sevis apzināšanās ir kaut kas, ka tev ir skaidrs par daudzām lietām, kas tavā dzīvē notikušās. Sevis apzināšanās ir mirklis, kurā tu saproti, ka beidzot tu esi un tuvojies savām mājām. Sevis apzināšanās ir mirklis, kurā tev ir skaidrs ļoti daudz, kas pilnībā viss. Sevis apzināšanās ir mirklis, kad tu saproti, ka savādāk tu vairs negribi būt, savādāk tu vairs negribi darīt. Sevis apzināšanās ir mirklis, kas savā augstākā dabā, augstākais es, augstākie eņģeļi, augstākās būtības, augstākā enerģijas izpausme sāk pievērsties tev un sāk teikt tev: prieks tevi beidzot satikt, prieks tevi beidzot redzēt, prieks beidzot atgriezties mājās, prieks beidzot atgriezties pie sevis. Tas ir kaut kas, kas ir pasakaini skaists. Tas ir kaut kas, dēļ kā visi cilvēki ir piedzimuši, lai to pieredzētu. Tas ir dēļ tas, arī ko daži no jums ir vēlējušies pieredzēt tieši šajā dzīvī, kaut nedaudz apzināties to, kaut nedaudz pieredzēt to. Šis viss posms uz sevis apzināšanos iet cauri tieši tā, kā jūs uzdodat jautājumus. Tas vienkārši simbolizē to, ka jūs tuvojaties sevis apzināšanai. Vai ir vēl jautājums saistībā, ko jūs vēlēties prasīt? No jautājumi čum un muģi. Vai tas atbild savu jautājumu? Vai vēlies vēl kaut ko zināt? Vēlies vēl kaut ko vaicāt? Vai vēlies vēl kaut ko precizēt? Var par šo pajautāt? Par šo ko? Tēmu. Vai tu vari? Kā to starojumu tad dabūt? Tu teici praktiski kaut kā pateikt. Tāds bestis, ja nevar piecelties un negrib. Besis cilvēkiem bieži vien ir no tā, ka viņi atrodas mazāk pie tiem elementiem, ko jūs saucat dabas elementi. Cilvēka iekšā enerģija izsīkst, iztrūkst. Veidojas iekšējais, mēs teiktu, enerģētiskais nogurums, līdz ar to tas var atspoguļoties besī. Pavisam vienkārši, skaidri un gaiši visi dabas elementi, saule, daba, koki, svaigs gaiss palīdz pietuvoties šiem elementiem, šim priekšam iekšējam starojumam. Tā. Pastaiga un ķermeņa kustība arī palīdz pietuvoties. Nākošais ir meditācija, palīdz vēl vairāk pietuvoties. Brīdī sekot savai iedvesmai, meditācija arī palīdz pietuvoties. Cilvēkiem, bet tas jau ir tik daudz stāstīts, cilvēkiem viss pats galvenais solis, pēdējais solis, kas ir jāizdara, ir jāsaprot prāts, ir jāsaprot sevis paša prāts. Cilvēki ļoti bieži vien apmaldās prātā, domājot, ka tas ir viņš, kas domā. Tas esmu es, kas domā. Tas esmu es, kas baidās. Tas esmu es, kas kaut ko meklē. Tas esmu es, kas pēc kaut kā tiecās. Un viņi apmaldās šajā, bet pats prāts ir pārsvarā balstīts uz visu to, kas ir dzirdēts, visu to, kas ir redzēts, visu to, kas ir apkārt savākts, tā kā pilns groziņš, savākts, kari, iebrucēji. Viss pārējais savākts, uzbērts uz galvas, stāv man uz galvas, un tad visu laiku tiek domāts par vienu to pašu, un visu laiku ir tā doma, ka tas esmu es, kas to domā, tas esmu es, kas to domā, tas esmu es. Šī ir šāda veida domāšana, drīzāk tā, šāda veida atvienotība no sevis, šāda veida atvienošanās no sevis. Atspoguļo to, ka cilvēki sāk darīt tādas neiedomājamas lietas. Mēs līdz precizēsim. Tātad tas solis, kas ir jāapzinās, ir tas, ka cilvēka būtība, cilvēks pats vienmēr ir tīrs, svētlaimīgs, mierīgs un absolūts pietiekams. Viss, kas nav uz šī viļņa, ir vienkārši visi savāktās odziņas dārzā, kas ir uz galvas uzbērtas un ar visu cepuri vēl priekšā noliktas, tā ka mēs neko neredzam, tikai to, ko mēs esam savākuši, dzirdējuši apkārt. Prāts, domas, balstoties veido no tām pašām enerģijām, kas jūsos ir. Uzpelds sajūta jau ir dzirdēta. Sajūta ir enerģetiskais nospiedums sevī, enerģetiskā viļņu rezonance sevī, kas ir nosēdusies, jūs varat teikt vieglāk, lai saprotams jūsu aurā.
Tālāk, kad iekšējā būtība nedaudz apzinās sevi, uzreiz visas disharmoniskās enerģiskās svārstības izlec. Un cilvēks dara to kļūdu, ja tā ir kļūda, vai tā ir izvēle, vai tas ir paša griba izzināt to vēl vairāk. Viņš uzreiz rezonē ar to pašu domu, kad ir problēma. Tā problēma jārisina, tur ir problēma, tā problēma tur arī jārisina. Tā ir problēma, jābaidās no šitā, no tā, varētu notikt tas, varētu notikt šitas. Cilvēks uzreiz sāk rezonēt uz visām ogām, kas ir tajā grozā savāktas, un visu grozu savu galvā uzmaukts. Viņš uzreiz sāk rezonēt, domājot, ka es esmu tas, kas to domā, es esmu tas, kas tā jūtās, es esmu. Tās ir tikai enerģijas, kas ir ierozonējušas jūsu vidē, jūsu būtības vidē. Un kad jūs sākiet apzināties savu dabu, tās visas būtības sāk nākt uz āru, un viss, kas jums ir jāizdara, pēc paša izvēles jāsaprot, vai tas tiešām jums ir vajadzīgs, vai tas tiešām jums palīdz, vai tagad, kad es varētu iziet ārā, paēst piciņu, noplūkt kādu puķīti, papājāt kādu kaķīti, iedot kādam balodītim kādus graudiņus, aizbraukt tur, izdarīt to, vai arī es vēlos tomēr domāt par problēmām, mēģināt risināt problēmas, kas nav saistīts ar mani, un tā tālāk. Tātad vienīgais solis, kas ir jāizdara, ir jāapzinās sevi, ko es vēlos, pretīm tam, ka es zinu, ka tas ir nogurdinoši, to es nevēlos, tas nav priekš manis. Tik interesanti. Tātad ejam tālāk. Tad, kad cilvēks sāk apzināties to, kad viņš var darīt to, kas viņu pilnveido, to, kas viņam palīdz, to, kas viņam dod prieku, to, kas viņam dod interesi, cilvēks sāk iet jaunā vilnī, jaunā dimensijā, jaunā realitātē, jaunā sevis izzināšanā, jaunā sevis izplašanā, jaunā apziņas izplašanā, jaunā enerģētiskā redzējumā pār visu pasauli, kas ir visa pasaule, viss, kas ir apkārt. Arī šo, jums var teikt, virsmu, plākni, realitāti, dimensiju, zemi, vienalga, kā jūs to sauciet. Tūlīt precizēsim tālāk. Tad, kad cilvēks sāk to apzināties, tad, kad cilvēks sāk sekot savai iedvesmai, tad, kad cilvēks sāk sekot savam priekam, tad, kad cilvēks sāk pats būt prieks, tad, kad cilvēks pats sāk būt sarojums, viņš sāk redzēt to, ka pasaule patiesībā ir unikāli skaista. Jo tas ir tas jaunais starojums, tas ir tas jaunais būtība, kas nāk cauri, tas ir tas jaunais prieks, kas nāk cauri, tas ir tas jaunais sevis pietuvināšanās virziens, kad pasaule, neatkarīgi no tā, kas tur notiek, vienmēr ir pasakaini skaista, jo tas ir tavs dabīgais stāvoklis, jo vairāk jūs tuvojaties savam dabīgiem augstākiem stāvoklim, jo vairāk jūs apzināties, ka viss ir pasakaini skaists, jo tā ir tā enerģija, no kā jūs sastāvēt. Tā ir tā enerģija, kam jūs pietuvināties. Tā ir tā enerģija, kas esat jūs pats. Katram tas ir nedaudz savādāk. Katram iekšējais enerģiskais starojums ir pavisam unikāls. Bet būtībā tas viss ir vienots, pozitīvs, prieka pilna, mīlestības pilna, jautrības pilna, aizraujošs dzīves redzējums. Tātad vēl paplašināt šo pašu tēmu, skatīties var uz to tā. Viss, kas notiek jūsu dzīvē, ir pilnīgi bez nekādas nozīmes. Nav nevienā visumā, nevienā dzīvē, nevienā šajā mirklī, momentā teikts, visums ir pateicis, šis ir labi, šis ir slikti, šim mēs dodam +2, šim mēs dodam -2. Viss ir absolūta nulle, tā kā tas ir. Bet cilvēks var izvēlēties, vai viņš to uztver pozitīvi vai negatīvi. Apzināties to, ka viss, kas notiek, ir nulle. Viss, kas notiek, ir neinterāls, absolūts, kāds tas ir. Ko līdz jūs to apzināsieties, ko līdz jūs to sajutīsiet, jūs ļausiet tam būt, kāds tas ir. Jūs ļausiet arī savam starojumam būt, kāds tas ir. Un tad jūs apzināsieties un sāksiet sajust to, ka iekšā mostās mans, jūs teiktu, dabīgais starojums. Iekšā mostās mans priekpilns starojums. Un visu to nulli veidos jauna rezonance, jauna būtība, jauna, jūs teiktu, vibrācija. Ja tas būtu tulkojums, kā mēs to redzam, tad nulle ir taisna līnija. +1 ir kaut kas uz augšu, -1 ir kaut kas uz leju. Tas ir tā, kā darbojas cilvēka prāts. Ja mēs to pateiktu savādāk, kā tas būtu tas redzējums, kad visā vienkārši parādās gaisma. Viss sāk spoži spīdēt, absolūts mīlestības pilns. Tur nav vairs vērtējums, ne pozitīvs, ne negatīvs. Viss ir vienkārši
absolūta mīlestības izpausme, absolūta esības izpausme, absolūta izpausme, jo tu esi absolūti mīlēta, vienmēr bijusi absolūti skaista izpausme. Nevienu brīdi nav bijis savādāk, nevienu pašu brīdi nav bijis savādāk. Tikai tāpēc, ka jūs esat, kā jūs sauciet, iegājuši nedaudz blīvākā dimensijā, redzējumā, plaknē, virsmā, tikai tāpēc ir nedaudz grūtāk atpazīt sevi, jo ir tik daudz trokšņa riņķī, tik daudz enerģētiskie disbalansi riņķī, kad ir grūtāk sajust to mazo smalko balstiņu, kas saka, čau, nu taču beidzot ir pienācis laiks dzīvot to, ko tu vēlies. Nevis to, ko tu dzirdi, to, ko tu domā, to, kas tev traucē. Sajust savu patīkamo dabu, sajust to, kas es esmu, sajust to, kas es vēlos būt, sajust to pilnību, kas es esmu. Tas tuvina nedaudz tuvāk. Vai šis garais stāsts ar šiem daudziem sarežģītiem vārdiem kaut ko palīdzēja saprast, vai ir vēl jautājumi? Tu teici, viena no metodēm meditācija, bet iesācējiem, piemēram, kā sākt? Nav iesācēji. Nav iesācēji. Ir doma, ka kāds ir iesācējis. Tātad kā tev uzsākt? Nu kā? Nu, es nevaru nosēsties lotus pozā. Tev nav jāsēž lotus pozā. Es vienkārši esmu šeit un tagad, jā, nu apzināti. Tev nav jābūt šeit un tagad. Nu kā meditācija var būt? Tātad, ko mēs stāstījām par tik daudz uzņemtiem apkārtējiem uzskatiem enerģijas viļņiem, kas rezonē tajā pašā būtībā, tajā pašā enerģiskā būtībā, kā troksnis arī rada to nemieru pašā meditācijā. Tātad, nekas nav jādara. Nav jāsēž profesionālā lotus pozā ar aizlaustu kaklu, salauztām kājām. Nav jāelpo pareizi. Ir vienkārši jāļauj sev būt. Jāļauj sev būt. Vienkārši varam sēdēt krēslā. Vienkārši varam apsēsties uz 5 minūtēm tajā pašā krēslā, kurā mēs sēžam. Un sevi noskaņot, ka es vienkārši 5 minūtes apsēdīšos šajā krēslā. Un pagaidīt visas domas, kas mums nāks ārā, visas domas, kas mums nāks virsū, visas domas, kas mūsos plūdīs, būs vienkārši iekšējā enerģētiskā nesakārtotība, iekšējā enerģētiskā smalkā rezonance, iekšējā enerģētiskā, tāpat vēlreiz nesakārtotība. Protams, mēs varam pateikt tās bildes, kuras mēs redzam, lai to vairāk pastāstītu, iedomājieties savu auru kā kupolu. Vienmēr spožs, vienmēr starojošs, un riņķī ļoti daudz savādāki vibrāciju toņi. Vizuāli tos var arī izteikt kā krāsās, bet ļoti daudz savādāki vibrāciju toņi, ko līdz tu sevi nomierini, ko līdz tu sevi sāc nomierināt. Tie visi smalkie vibrāciju toņi sāk likt ārā. Jāiet darbu, vajag kaut ko elpot profesionāli, nevajag elpot, vajag, viss riņķī, pilns ar domām, vēl trakāk vēl galvā iekšā tās domas sanākušas. Tātad, apsēsties 5 minūtes krēslā. Pateikt sev, es tikai 5 minūtes sēdēšu krēslā. Tajā brīdī vienkārši vērot viss, kas notiek manī, apzināties, ka tas ir tikai kaut kas, kas notiek manī, nevis es pati. Tas ir kaut kas, ko es vēroju. Tas ir kaut kas, ko es redzu. Tas ir kaut kas, ko es pieredzu kā domu. Pieredzu, kā es sēžu. Pieredzu kā pozitīvu domu, pieredzu kā nepatīkamu domu. Tas ir tikai kaut kas, ko es vēroju. Kas esmu es, kas vēro to? Jo es esmu kaut kas pavisam cits. Apzināties vienkārši vērošanu pašu par sevi, kad viss, kas notiksies tagad, ne jau es domāju domu, es vēroju domu, kas domā, ka es domāju domu. Es vēroju to, kas manī notiek. Es neesmu tas, kas notiek. Es vēroju to, kas notiek. Un palikt 5 minūšu vērojumā un vienkārši apbrīnot, cik daudz interesantas lietas tomēr tajā galvā notiek. Un ja mēs paskatāmies uz to nedaudz 3 soļus tālāk, ja mūsos tā jau ir tik daudz rezonējoši mazi lieli objekti iekšā, un mēs vēl dzirdam kaut kur par rādio kaut ko, kas vēl uzrezonē to toni, tas paliek vēl aktīvāks, vēl intensīvāks, un mēs uzreiz aizējam jau vērojumā par to domu, un mēs jau esam, mēs jau ārdamies, mēs jau dusmojamies, mēs jau baidamies, mēs jau tā tālāk un tā tālāk. Vai šī meditācijas metode jums šķiet interesanta, noderīga, vai kas tā vērta, lai jūs to pamēģinātu? Ir vērta, vai jā, interesanti, es to varētu pamēģināt. Nē, es to mēģinu. Mēģinu ir labs vārds.
Dažreiz ir vēl vērtīgāk meditācija vienkārši sākt priecāties un smieties par to, ka ārprāts cik interesants lietas notiek. Tas palīdz ļoti atbrīvot prātu. Uzskatus. Tā, vai ir vēl jautājumi? Vai jūs tomēr tad pārējiem uz to tēmu, ko jūs gribat dzirdēt, vai ja jūs vēl vēlaties dzirdēt par tēmu, kas ir nemieri pasaulē, tīri tehniski izskaidrojot, tā būs vēl viena rezonance, kas jums pēc tam vazāsies līdzi, bet ja jūs to vēlaties, mēs varam padalīties. Var viņu tā izskaidrot, lai viņi nevazājās līdzi? Lai nevazājās. Varam mēs jau pēdējās 29 minūtes šo stāstījām. Jā, ok. Tātad, vai jūs vēlēties turpināt runāt par šo tēmu, vai ir vēl kādi jautājumi? Es zinu, ka tu jau stāstīji pagājušais, bet nebija ierakstīts. Kā tad apzināties to savu būtību? Dažos tu īsi izskaidroji. Apzināties savu būtību. Tas ir apmēram tas, ko mēs stāstījām tikko, atkārtojot vairākas reizes. Nē. Tātad, mēs varam precizēt. Paskaidro, lūdzu. Kā tu saproti vārdu apzināties savu būtību? Tas ir dzīvot priecīgu dzīvi, darīt to, ko es vēlos, dažbrīd nesaprotu, ko es vēlos. Tātad apzināties savu būtību ir darīt to, ko es vēlos. Tātad dari to, ko tu vēlies. Kur ir jautājums? Piemēram, ir pienākumi, ja tie nav pienākumi vai atbildība. Piemēram, pienākumi pret ko? Kaķis jāpabaro. Bet tas ir tik jauki. Jā. Kāpēc nevarētu barot savu kaķi ar absolūtu prieku, brīnot to, abrīnot to un vēl sajust to pretīm nākšanu un to, ka tu vari dot kādam kaut ko, padarīt to priekpilnā pieredzē, nevis padarīt to pienākums, atbildības sajūta, kaut kas, kas man ir jādara, ko es negribu darīt. Man atkal kaut kas jādara priekš citiem. Es gribu darīt to, ko es gribu darīt, bet es nevaru darīt to, ko es gribu darīt, jo man tik daudz pienākumu ir. Kāpēc arī to nevar padarīt pozitīvā virzienā? Kāpēc to nevar darīt savādākā redzējumā? Tātad tas ir vēlreiz tieši tas pats, ko mēs stāstījām. Vai vēlreiz paklausīties to pašu, ko mēs jau stāstījām? Bet varbūt tu vēlies tomēr. Nē, es saprotu, pirms darīšanas apzināties. Tātad vēlreiz mēs pastāstīsim. Viss ir nulles vērtībā. Viss ir pat nevis nulles vērtībā. Nulles vērtībā cilvēkiem tulkotos viss ir nekas nav vajadzīgs. Viss ir bez nozīmes. Nekam nav iedota nozīme. Viss vienkārši ir tāds, kāds viņš ir. Cilvēks pats nosaka nozīmi uz to, ko viņš dara. Iekšējās cilvēka enerģijas, sakrātās enerģijas veido automātisku nozīmi noteikšanu par kaut ko. Tātad atbildības sajūta, automātiski uzlikts zīmoks, tā ir tankšs, atbildība, smags, grūts, nevajag, nedrīkst, jāizvarās, smagums. Vienkārši apzināties, kāpēc šajā burvīgajā procesā pabarot kaķīti, piemēram. Kāpēc tas ir manā tulkojumā šausmīgi grūts, smags, atbildīgs, pienākumu pilns mirklis? Kāpēc es šo mirkli tādu noskaņoju? Kāpēc es šo mirkli tādu pieredzu? Kas manī ir tāds, kas šo mirkli tādu izveido? Tas joprojām ir bez nosacījuma mirklis. Kāpēc ir šāda vērtības skala manī izveidojusies? Apzinoties to, mēs apzināmies savas enerģijas, apzināmies savas nāstas, apzināmies savus uzskatus, apzināmies to, ko mēs saucam par blokiem, traucējumiem, sablīvējušām enerģijām, prātu, uzskatiem, viedokļiem, dzirdētiem trokšņiem apkārt. Pārāk daudz esam lasījuši, klausījušies arī citus, tas vēl bišķiņ pagrūtina visu. Un tālāk,
apzinoties to, mums var vienmēr būt izvēle. Un balstoties to, vai mēs esam gatavi veikt šo izvēli, bet bāc, taču pabarot kaķīti ir tik interesanti, tik skaisti, es varu dot kādam, es varu palīdzēt kādam, es varu būt tik skaistā pieredzē ar kādu. Tādējādi tiek apzināts savas dabīgais stāvoklis, sava būtība, savs skaistums, sava iekšējā, varam to saukt arī par sievišķību, iekšējā būtība, iekšējā pilnība. Tātad, vai šis stāsts kaut ko vairāk paskaidro, vai šis stāsts kaut kādu redzējumu plašāk iedod, vai ir vēl kas, ko tu vēlies šeit izkasīt ārā, un mēs labprāt pastāstītu? Šis stāsts pilnīgi absolūti izskaidro tev? Jā. Pilnīgi. Nu tad pilnīgi prieks un paldies. Vai ir vēl kāda? Man tāda neliela šauba. Šauba ir Jā, ļoti laba viela. Jautājums tātad, vajag apzināties, kāpēc manī ir kaut kāds bloks, kāpēc manī ir problēma, kas rezonē, teiksim, ar to apkārtējo pasauli, un kas manī rada, bet apzināties, kāpēc, ja es neatrodu atbildi uz to, kāpēc manī ir tas bloks, kāpēc manī ir tas negatīvais, ja tā problēma, kas rezonē ar to apkārtējo negatīvo pasauli. Kāds ir jūsu attiecības ar cilvēku, ko jūs sauciet par vīru? Neitrālas. Ko nozīmē neitrāls? Mēs esam labi draugi. Brīžiem. Vai jums ir brīži, kad jūs sastrīdaties? Jā. Vai tie brīži ir vairāk nekā citiem? Kur es nemāku teikt par citiem. Tātad ļoti bieži negācijas, kas notiek iekšējā dzīvē, tiek sakrātas, sablīvētas, un tās negācijas meklē veidu, kā realizēties. Tās negācijas meklē veidu iekšēji. Mēs varam turpināt, bet vai tas apmērams paskaidro? Es apmēram sapratu, jā, bet tad kā izēja būtu? Bet tas ir tik interesanti. Izēja būtu. Kāda būtu? Nav pat izēja. Mirklis būtu. Apzināties sakritības starp cēloņiem un sekām. Apzināties sakritības starp to, ja pieņemsim. Kas izraisa kašķi, kas izraisa iekšējo nemieru, kas iekšējo trakumu izraisa, kas iekšējo konfliktu izraisa. Apzinoties to, mēs arī paredzēsim un redzēsim to, ka īstenībā pasaulē nav tāda lieta kā nemieri. Pasaulē nav tāda lieta kaut kas apslēpts. Pasaulē nav tāda lieta kā kaut kas ne tā, kā es gribu. Tātad. Vai tas paskaidro, vai vajag... Pagaidiet. Interesanti. Vai tas paskaidro, vai vēl kaut kādu plašāku stāstu? Nē, vismaz ir viela pārdomām. Okay. Tātad mēs varam pastāstīt turpinājumu, ko līdz mēs apzināsimies, ko līdz mēs sapratīsim, ko līdz mēs sajutīsim. Kad katrā cilvēkā tomēr ir, ko jūs saucat par mīlestību, un katrā cilvēkā tomēr, ko mēs saucam ir par sirsnību, kas daudziem ir visādos veidos aprakta, aizspiesta, aiz pudeles nolikta, apslēpta, norakta, mēs apzināsimies arī atbrīvot mīlestību, kas ir mūsos pašos, redzējumu, kas ir mūsu pašos, un redzējumu mūsu pašos pret visu pasauli, redzēt tādu pašu. Vai tas kaut ko paskaidro? Lieliski, paldies. Burvīgi. Tā, vai ir vēl kaut kas, kas šeit kādam varētu kaut ko nedaudz interesēt? Neviens. Tad jūs pajautāt par šo centru, kur tu tagad atrodas? Par šo centru? Jā, par šo centru. Jūs domājat šo centru kā šo telpu šajā jā. ēkā pirmajā stāvā? Jā. Ko jūs vēlaties zināt? Jā. Ļoti patiktos, ka te nāk cilvēki. Ļoti jaukas lietas te notiek. Bet
nevar saprast, ko katru cilvēku. Vai humor nenāk? Tātad. Ko līdz cilvēks? Mēs negribam teikt, ka šo telpu iemieso, ka šo telpu uzrauga. Ko līdz šis cilvēks sāks sevi apzināties dzīves prieku, sevi apzināties darīt prieku, sevi apzināties prieku kustēties, apzināties prieku darīt, sevi apzināties, ka tomēr nav par ko uztraukties, domāt, bažīties, raizēties. Tas ieviesīs arī, kā jūs saucat, dzīvību ne tikai telpā, bet arī visā, ko jūs saucat pa Jelgavu. Wow. Kāda tev atbildība? Mēs pastāstīsim nedaudz vairāk par dzelteno enerģiju, par dzelteno prieka enerģiju, par dzelteno kustības enerģiju, par dzelteno radīšanas enerģiju. Pēc jūsu atļaujas un gribas, ja jūs to vēlaties. Jā. Tātad, nevienu brīdi cilvēks nav domāts, lai viņš apslāpētu savu iekšējo vēlmi kaut ko darīt. Nevienu brīdi cilvēkam nevajag apslāpēt savu iekšējo vēlmi kaut ko darīt. Katru mirkli, kad mēs rīkojamies impulsīvi, katru mirkli, kad mēs rīkojamies balstoties uz savu iedvesmu, katru mirkli, kad mēs balstamies uz savu kustību, katru mirkli, kad mēs balstamies uz savām fantāzijām, katru mirkli, kad mēs rīkojamies uz savu vīziju, uz savu redzējumu, uz savu sapni, katru mirkli, kad mēs to sajūtam, mūsos sāk starot vairāk un vairāk, ko jūs saucat par dzeltenīgu enerģiju, dzeltenīgu starojumu, dzeltenīgu smaidu prieka enerģiju, dzelteno enerģiju, ka mēs zinām, ka viss notiekas, ka mēs zinām, ka mēs esam, kad viss notiekas, ka mēs zinām, ka mēs varam, ka viss notiekas. Šī ir viena no jūsu sauktās pilnības enerģijas, kas jums var palīdzēt ļoti daudzos virzienos un ceļos. Tā pati galvenā uztība un būtība ir ievirzīt jūs, kustēt jūs, aizvest jūs, tur, kur jūs vēlaties, sasniegt to, ko jūs vēlaties, bet atkal viss iekšējās enerģiskās uzņemtās rezonances, iekšējās enerģijas uzņemtie enerģijas bloki ir tie, kas attur, tie, kas traucē, tie, kas apslāpē šo dabisko starojumu. Tātad, ja mēs sāktu vienkārši darīt vairāk, priecāties vairāk, uz šīs enerģijas bāzes sākt pamatoties tas, ka cilvēki vienkārši gribētu pie tevīm. Viņi vienkārši gribētu šajā telpā. Viņi vienkārši gribētu šeit būt, jo šeit ir tik skaisti, jauki, interesanti, jo šeit visu laiku kaut kas interesants notiek. Tātad, ļaut starojumam nākt uz āru. Ļaut to darīt, kustoties, darīt. Man ir vēlme, es rīkojos. Es nedomāju, vai to vajag, vai to nevajag, vai tas būs labi, vai tas būs slikti. Tā būs, kā jūs saucat, enerģija kustībā. Ko līdz jūs virzīsiet enerģiju kustībā, viss vienkārši sāks notikties, daudz plašāk, straujāk, ātrāk, vairāk. Būs pat vienkārši cilvēku bari riņķī, un jūs nezināsiet, kur likties. Jo viņi grib to pašu, kas ir jums. Viņi jūt to pašu, kas ir jums. Viņi paši no tā mostās, viņi paši to sajūt. Viņiem pašiem pat ir prieks kustēties. Viņi paši paliek pie enerģiju kustībā. Viņi paši ir tas prieks, viņi paši ir tā kustība, viņi paši ir tas darīt prieks. Tātad vēl viens plašāks stāsts. Tad, kad cilvēks pārāk daudz domā, viņam ir 2, 3 un vairāk varianti, ko šodien varētu darīt, un 2, 3 līdz pat miljonus tūkstošiem iemesli, kāpēc to varētu nedarīt. Bet, ja cilvēks ir enerģijas kustībā, ja cilvēks pats ir kustība, ja cilvēks pats ir prieks, ir tikai viens variants, ko tagad darīt, un to variantu es arī darīšu. Un tas arī būs, un tas arī atspogļo enerģētisko dabu tieši jūsu pasaulē, kad tu vari darīt tagad tikai vienu lietu. To lietu, ko tu tagad dari, to arī dari. Nevar būt daudzas dažādas lietas, tas nozīmē automātiski, ka tu to nedari. Viena lieta, to arī dari. Viena ideja, iedvesma, tur arī virzies, nav domas, sanāks, nesanāks. Atkal ir dualismu, variācijas, iespējas, prāt, mahinācijas un vispārējais. Kad cilvēks ir enerģijas kustībā, kad cilvēks ir savas iedvesmas kustībā, kad cilvēks savas sapņu virzās, ir tikai viens ceļš. Un nevienu brīdi nav varianti darīt to vai to. Viņš dara to, jo viņš zina, ka tas ir jādara. Viņš dara to, jo viņa enerģiskais starojums automātiski zina, ka tas ir jādara. Viņa iekšējā būtība automātiski zina, ka tas jādara. Nu, vienu brīdi nav doma, vai man to darīt vai nedarīt. Tad rodas iekšējais prieks, tad rodas iekšējā izpratne arī tāda, kāda ir mūsu enerģija. Mūsu pasaules enerģijas pietuvināšanās būtu vienkārši skaistākais notikums šajā zemē, kas varētu notikties. Pēc jūsu pašu izvēles. Tā.
Tā, šis ir par šo jautājumu, šis ir par šo tēmu nedaudz atbildētāks variants. Vai vēl kaut kas, ko es vēlties zināt, dzirdēt, prasīt par šo tēmu, ir kāda cita tēma? Vai jūs joprojām? Es gribu par sevi paprasīt. Nu, bet burvīgi par sevi paprasīt kaut ko, nu, bet tad prasam par sevi kaut ko. Tu tur visu noraksturoji, jā? Tas tā kā... Piemēram, es kaut ko noraksturoju, jā. Jā. Nešaubīties. Nu, bet tāda jau tu esi, tālāk. Jā, un tā es daru, un tagad kaut kā neiet kopā, es mētājos no viena centra uz otru Ko tu centru, uz gribi pļavu. tagad darīt? Cilvēks grib uzdot tagad jautājumu. Es gribēju Viņš savu to telpu. prasa. Viņš neprasa, vai es drīkstu uzdot Jā. jautājumu, vai es drīkstu. Viņš to vienkārši prasa. Hei, man ir jautājums, tas ir sekojošs. Tā. Ko man darīt? Darīt, uzdot jautājumu, darīt priecāties, darīt smaidīt, būt, lēkāt ārpats, cik interesanti. Vienkārši pasmaidīt. Jā. Tā, Es gribēju savas telpas, kur pulcināt savus cilvēkus. nu, bet ļoti telpas skaisti. nenāk. Nu, bet telpas nenāk, jo mēs viņas gribam Kā? iedomātā variantā. Es gribētu skaistu un tur būtu rozes un cilvēki apgaroti nākt par vienu tēmu runāt. Tikpat labi tas var būt daļjebkāvis savādāk un tur tu gūsi to pilnījumu, kur tu vēlies. Kāpēc tas nenāk? Acīm redzot, kaut kas nav saprasts savā iekšējā būtībā, Jā. kaut kas nav saprasts sevī. Tātad, ja tu vēlies savas telpas, savu pasākumu, daļjebkādu, kādu tu vēlies, tu vienkārši to vēlies un ļauj dzīvei, lai šī pati enerģija tevi virza tajā virzienā. Tas būtu kaut kas līdzīgs. Tā telpa, kuru es vēlos, ir priekpilna, skaista, interesanta, burvīga. Vien domājot par viņu, man prieks nāk. Vien domājot par viņu, man patīkama sajūta nāk. Automātiski šī sajūta, vai tā ir patīkama, vai tā ir intelektuāla, vai tā ir radoša, vai tā ir burvīga, skaista, visādas krāsas, visādas dažādas sajūtas var būt. Viņa automātiski mūsos iekšā jau rezonē. Mēs viņu automātiski jūtam. Tā iekšā enerģija ir automātiski jūsu navigācijas sistēma. Tā enerģija ir automātiski jūsu navigācijas sistēma. Paliekiet uz to enerģiju. Un tā enerģija to pēkšņi liks justies. No, tagad labi, es pavisualizēju, padomāju par to. Man tāds prieks uznāca, baigi patīkamā sajūta. Pilnīgi gribās aiziet uz parku pie pīlītēm, pabarot pīlītes. Ejam uz parku pie pīlītēm, pabarot pīlītes. Vienkārši mēs ejam. Bet tad mēs domāsim, nu jā, bet kāds tur saistība ar telpām? Nu un tāda. Mēs visu kaut ko domāsim. Un tā telpa vienkārši nenāks, jo mēs atkal sēžam te istabas stūrī un domājam, Dievs, kā tā telpa varētu pilnīgi atnākt. Aizejot pie pīlītēm, paējām pīlītes, reku to pīlītes smuka maizīti, paējot, hap. Vai kāds man prieks par to pīlīti? Bet baigi labā ideja ienāca. Es varētu saīcināt cilvēkus un kopistiski iet pabarot pīlītes un pastāstīt, parunāties vienam ar otram, kopistiski pa pieredzēto, visu kaut ko jaunu. Un pēkšņi pilns pīļu dārgs ar cilvēkiem, kas baro pīlītes. Un visi runājās, dalās kaut ko interesanti, apmainās, un tiek pārdots visāds interesants vieliņas, ko katrs te dažs labs tirgo. Un tajā brīdī dzimst jauna ideja, tajā dzimst jauna nācija, jauns visums, tajā dzimst jauna ideja, un Jelgavā ir vienkārši zili brīnumainas lietas notiek, jo kas notiek? Vienkārši sāk sekot savai iedvesmai, sāk sekot enerģijas navigācijas būtībai, sāk būt enerģētiska navigācijas būtība, un ir tikai viens ceļš – iet pie pīlītēm. Nav, vai nu vajadzētu, vai nevajadzētu, jūti, ej, rīkojies. Tā ir instrukcija. Nu, bet lūdzu. Galu galā, mēs jums nevaram neko pastāstīt. Jūs paši esat tas, kas dzird, jūs paši esat tas, kas sapratīs, jūs paši esat tas, kas validēs, izzinās, iepazīs sevi, sajutīs sevi un sapratīs, tas darbojās tā, es tagad sapratu, tas man riktīgi tagad palīdz, un vai cik interesanti tagad paliek dzīve, pilnīgi tā kā tāds karuselis. Tā, vai ir vēl jautājumi? Vai jūs gribētu arī to tēmu nomainīt uz to otru tēmu, kas jums bija šķietam aktuāli? Šķietam aktuāla. Kur tā ir? Aktualitāte attālinājās. Attālinājās tiešām. Aktualitāte attālinājās. Varbūt tikai tik daudz, kā vai mazbērns. Vai. Vai vajadzētu mazbērnu šajā nemierīgajā laikā. Varbūt Latvijā tomēr ir drošāk nekā kaut kādā Anglijā, Īrijā. Tātad, kur šajā
vietā ir nemierīgs laiks šajā telpā? Šajā telpā ir ļoti Kur mierīgs. šeit ir nemierīgs laiks? Izējām ārā uz ielas, kur šeit ir nemierīgs laiks? Nē, nu tieši tāpēc varbūt vajag uz šeieni viņus atvest. Ka šeit ir mierīgi. Mēs varam pateikt to, ka mazbērni paši savus laikus ir izvēlējušies. Mazbērni paši savus laikus dzīvos. Mazbērni paši par sevi parūpēsies, tāpat kā visi pārējie par sevi parūpējās. Vai šajā laikā vajadzētu zāli stādīt šajā nemierīgajā laikā? Zālīt pati izaugs, kā viņa vēlēsies, un viņa pati domās, vai šis ir mierīgs vai nemierīgs laiks. Tā, ko mēs jums varam atbildēt? Mēs jau atbildējām. Vai tas palīdz, vai tas kaut ko paskaidro, vai vēlēšanās kaut ko vēl plašāk dzirdēt? Iekšējais nemieris netiek apmierināts. Iekšējais nemieris meklē veidu, kā realizēties. Iekšējais nemieris realizēsies, ko līdz tiks sasniegta tā maksimālā kapacitāte, līdz kuram brīdim tiks saprasts, kad man vienkārši apnīk par to domāt. Tad iekšējais nemieris sāks realizēties un vienkārši atgriežoties pie šīs tēmas teiks, man jau apnika par to domāt. Man jau tas ir piegriezies. Okay. Nu, bet burvīgi. Tā, vai ir vēl kaut kas, ko jūs vēlaties zināt? Vai vēl kaut kas, ko jūs vēlaties prasīt? Vai vēl kaut kas, kas ir jārīkojās un beidzot ir jāprasa? Vai arī tomēr atspoguļosimies uz to, ko mēs stāstījām tieši pretējo? Kas ir atspoguļo visu iekšējos notikumus tāds, kā tie ir, un tomēr neprasīsim jautājumu, kur mums gribās prasīt. Jā vai nē? Nu, ja jau tu saki, ka viņš vilksies mums līdzi, tad jau būs tas jautājums, tās atbildes, jā. Tad jau var būt, kad mēģināsim paši tikt. Mēs varam pateikt nedaudz vēstījumu no ārējiem resursiem tagad. Tavā dzīvē nav nekas, par ko tev vajadzētu uztraukties. Dzīve pati no tevis vairāk uztraucās kārtēji. Paldies. Tā. Tā. Vai jūs vēlaties šo pasākumu šādi arī veikt, vai jūs vēlaties kaut ko prasīt? Vēl bija jautājums par tām fotogrāfijām. Jā, un kas bija par jautājumiem? Tātad jautājums par kādam nolūkam New Grange'ā tika izveidots. Tas, Es teiktu, nebija tāds īpaši baigi svarīgs nolūks. Bija atsevišķi, kā jūs redzat, tusētāji. Tu skaitā arī tu pati citās līmeņos, kas tu pati arī bija un piedalījies tajos pašos procesos, kas tur norisinājās. Mēs neteiktu, ka iemesls bija baigi, iemeslīgs, baigi, būtisks, tas tulkojums būtu vienkāršāks. Cilvēkiem, ne jau cilvēkiem, cilvēciskām būtnēm bija vieta, vēlme, kā jūs sauciet, tulkojumā tusēties tur, pavadīt laiku tur, būt tur, darīt tur. Tas būtu visvienkāršākais tulkojums. Bieži vien cilvēki meklē baiso iemeslu, kam tur varētu būt. Tā, pagaidiet, padziļināsimies tieši šajā. Tik interesanti. Jā, jautājums ir, ko jūs gribētu zināt? Tas ir pirmais jautājums. Nu jā, ar kādu nolūku viņš tika uzcelts un izmantots tad, kad viņš tika uzcelts? Nebija tāds nolūks. Nekas netiek taisīts ar tādu nolūku, kā cilvēki to saprot. Nekas nebija taisīts ar tādu nolūku, kā bieži vien tika uzsverts. Tas bija taisīts kā, jūs sauciet, pieredzēšanai, kā jūs sauciet, būtībai, izpausmei, tai atsevišķai sugai, tai atsevišķai, mēs teiktu,
visuma izpausmes radībām. Jā, radībām. Mēs negribam teikt, arī cilvēks ir būtne, arī cilvēks ir būtība. Tad savādāk veikt būtībām, lai viņas varētu arī savādākā veidā izpausties. Ja jūs sauciet par mirušajiem, tad bieži vien tur arī bija tie, ko jūs sauciet mirušie pamestie ķermeņi. Arī tādi tur bija, karājās pie sienas, bieži vien pielikti. Bet tā pats ir interesanti. Tā. Mums trūkst informācija, lai mēs varētu izsekot tieši to vietu. Jautājums ir, kas tevī tur rezonē? Jautājums, kas tevī tur interesē? Tur jau tā lieta, ka pameklēsim. Es pat nesaprotu, kāpēc man tik ļoti gribējās tur nokļūt. Tāpēc, ka tā ir atmiņa, pieredze, sajūta no tā, ka tu pat tur esi tur bijusi jau citos līmeņos, citās būtībās. Tu pat esi nodarbojusies ar to, ko sauc par rituāliem. Pat esi bijusi arī, kā jūs saucat, rituāla dalībniece, atsevišķos dažādos rituālos. Kas tie bija par rituāliem? Jūs saucat kaut ko līdzīgu par šamanismu, jūs saucat kaut ko līdzīgu par saules rituāliem, jūs saucat kaut ko līdzīgu par ugunskura dedzināšanas rituāliem, saucat kaut ko par līdzīgu augstākiem spēkiem, augstākiem dabas spēkiem. Vēl viens veids, kā izpausties. Vēl viens veids, kā Tā, mēs tur neredzam neko tādu baigi iezīmīgu, kas tur būtu noticies. Mēs neredzam tur kaut ko baigi iezīmīgu, kas būtu kaut kas baigi šokējošs, kas tur varētu notikties. Mēs teiktu, vairāk tās būtnes, tās radības, kas tur uzturējās, bija diezgan atsevišķos veidos primitīvākas par tām cilvēkiem, kādi jūs tagad esat. Mēs šo informāciju šajā veidā nevaram jums sniegt daudz. Mums iztrūkst informācija, lai varētu izsekot. Jā, viss, ko mēs varam pateikt, kad jūs vēl esat bijusi. Skaidrs, labi, paldies. Bet viņam tagad arī ir kaut kāda nozīme, ja viņš tikai vienkārši kā vēstures piemineklis? Viņš joprojām saglabā enerģētisku ietekmi, enerģētisko dabu, balstoties uz savu pašu simetrisko konstrukciju, balstoties uz pašiem akmeņiem, kas tur ir iesaistīti, balstoties uz tiem pašiem akmeņiem, kas ir ārpusē, un uz tiem akmeņiem, kas bija ārpusē. Balstoties uz Zemes magnētisko lauku, viņš veido un sablīvē tieši tās unikālās enerģijas tieši tie pašā savā, jūs teiktā, epicentrā. Bija atsevišķos veidos virs viņa vēl savādāki paplašinājumi, vēl savādākas būvētas konstrukcijas, bet tās tika, kā jūs sakat, aizvāktas, tās vairāk tur virsū neatrodas. Līdz ar to tas ir palicis tikai kā tādā platforma, uz kā balstīties, platforma, uz kā būt. Tā. Paldies. Mums jāatvainojas, mēs nevaram izsekot šo informāciju. Tik interesanti. Mēs varam padalīties vēl stāstā, kad ir ļoti daudz, apmēram visa Zeme ir apbūvēta visādiem dažādiem, jūs sauciet to par tempļiem, nesaprotamām celtnēm, pat bieži vien, ko jūs sauciet par akmeņu šķupu vai kalnu, ir templis, kas ir apzināti veidots, lai viņš tur būtu. Ir ļoti daudz dažādas agrāk civilizācijas dzīvojušas Zemes tie pašiem pirms 4000 gadiem, pirms mūsu ēras. Arī tiem pašiem 5000 gadiem ir bijuši ļoti daudz un dažādas rases, kas ir dzīvojušas uz Zemi. Līdz ar to katrai šai, jūs sauktie rasei, varētu teikt, ģenefētiskai izpausmei, būtībai, ir bijuši savādāk veidi, kā tā izpaužās, savādāk veidi, kā tie ir un savādāk veidi, kā tiem būt. Līdz ar to tika sabūvēts ļoti daudz visādas neizprotamas konstrukcijas, ko cilvēku racionālais prāts uz doto brīdi nevar saprast, bet viss kļūst skaidrs, viss kļūst cilvēkam skaidrs, ko viņš iedziļinās savā būtībā, iedziļinās savā, kā jūs teiktu, būtībā, lai noskaņotos uz to vilni, lai saņemtu informāciju par to vilni, tajā brīdī viss kļūst daudz skaidrāks, daudz skaidrāks, daudz skaidrāks. Tā, vai ir vēl kaut kas?
Bija vēl jautājums par to daļiņu pātrinātāju. Ar kādu mērķi vispār viņš tika radīts? Kāds ir patiesais nolūks? Un ko viņš mums, Izpētīt gaismas ātrumu, pētīt animālijas gaismas ātrumā, pētīt masu, jo objektam tuvojoties gaismas ātrumam, viņš viss kļūst par masu. Un kas notiek, ja šī masa saplūst vienā, var veidoties šausmīgi, kā jūs teiktu, liels sprādziens. Izpētīt, apzināties, vērot, saprast zinātniski, kas tas ir, kā tas darbojās, ko ar to darīt, kā tas notiekās. Un kāds mums no tā visa labums? Sakiet, mums, sakiet, Man. Labi, man. pastieties uz to, kāds tad tev no tā ir labums. Vēl viens veids, par ko satraukties, vēl viens veids, par ko domāt, vēl viens veids, kā sajust sevī kaut ko. Jautājums ir nevis, kāds labums tev tieši no tā ir, bet kāpēc tu uz to, kāpēc tev uz tā acs uzskrita, kāpēc tas ienāca tavā uzmanības laukā, kāpēc ienāca savā uzmanības centrā. Un tas arī ir tas, kāpēc tas tiek dzirdēts, kāpēc tas tiek redzēts, kāpēc tas tiek sajusts, bet atkal vēlreiz un pašā būtībā. Tas, ko mēs stāstījām. Tā, pirms mēs, kā jūs sakat, dodamies projām. Mēs gribējām nodot ziņu. Tā ziņa ir ļoti vienkārša. Nav nekas tāds, par ko šajā pasaulē, būdami šajā laikā, jums vajadzētu uztraukties. Nav nekas tāds, par ko būdami šajā laikā pasaulē, jums vajadzētu raizēties. Nav nekas tāds, par ko būdami šajā laikā pasaulē, tev pašam tāds, kāds tu esi, no kā tev vajadzētu baidīties. Nav nekas tāds šajā pasaulē, šajā laikā, kurā jūs esat, par ko jums vajadzētu slikt izmisumā, depresijā, smagās sajūtās, pārdzīvojumus un tā tālāk. Nav nekas tāds šajā pasaulē, par ko jums vajadzētu tik smagi pievērst uzmanību tam visam. Jo pašā būtībā, pašā pilnībā šī ir tikai viena atkal kārtējā pieredze, pašā būtībā šī ir viena beznosacījuma pieredze, kurā jūs pieredziet to, ko jūs pieredziet, to, par ko jūs uztraucies, raizēties, baidieties, depresijās, līdziet un vispār jau, ko mēs tikko uztraucām. Apzinoties to, ka nav nekas tāds, jūs dodat sev vietu gaisīgumam, jūs apzināties to, kas jūs esat pašā pilnībā, bezgalīga būtne, savādākās vērtībās, savādākās kvalitātēs, ko tieši tagad šajā brīdī cilvēkiem ir grūti saprast, bet visi cilvēki uz to tiecās, lai to varētu saprast. Apzinoties to tagad, ka jums nav par ko raizēties, uztraukties, baidīties tā tālāk, jūs sāksiet sajust to savu patieso būtību, savu augstāko dabu, savu pilnības dabu, kurā viss, kas jūs esat, arī brīdī, ka jūs aiziesiet, jūs būsiet absolūti pilnīgs, vienots. Tajā brīdī jūs apzināsieties, ka šī bija tikai pieredze, raiba pieredze, interesanta pieredze, kurā jūs apzinājāties to, kas jūs esat, lai sajustu to, kas jūs esat vēl vairāk sajustu prieku par to, kāds unikāls, skaists, pasakaini, bezgalīgs jūs esat, izejot, kā jūs saucat, cauri kontrastam, jūs atklājat sevi no jauna, sevi no pilnības, sevi pilnībā, un jūs apzināties, ka jūs esat bezgalīgs visos virzienos, dimensijās, neierobežots, absolūti pilnīga būtne, kas šajā brīdī cilvēku prātiem īsti nav saprotama, saskatāma, redzama, sajūtāma. Tāpēc tas viss, ko mēs stāstām šajos brīžos, šajos semināros, ir tikai kā instrukcija, tikai kā rīks,
ko jūs varat izmantot, lai pietuvinātos izpratnē par to. Ko līdz jūs pietuvināties sajūtās un izpratnē par to, jūs sākiet to sajust vairāk, un jūsu pašu dabīgā būtība, jūs augstākie, ka jūs saucat eņģeļi, jūs augstākie, ka jūs saucat svētie skolotāji, jūs augstākā jūsu paša svētā būtība jums sāks pietuvināties, un viss, ko jūs meklējāt, viss, par ko jūs raizījāties, viss, no kā jūs baidījāties, ir atrasts. Tas esmu es, kas gribēja sevi atrast. Tas esmu es, kas pieredzēju visu to, ko jūs saucat par negativitāti, tikai tāpēc, lai sāktu skatīties citā virzienā, lai beidzot sevi atrastu, sevi satiktu. Tajā absolūtajā gaismā, kas es esmu, jo es esmu tā absolūtā gaisma. Un tur nāk daudz ļoti cauri asaras, prieks, laimes sajūtas, izpratne, redzējums un daudz vairāk nenosakāmas vērtības, kas cilvēku prātām varbūt uzreiz nav tā sagramojamas. Tā, paldies par piedalīšanos, paldies par dalību, paldies par klausīšanos. Tev paldies. Bet mums vienmēr ir prieks. Un paldies tev arī. Tas ir tik interesanti. Lai jums mājupceļš ir interesants, lai jums mājupceļš ir pārdomas pilns, sajūta pilns, mēs novēlam jums patīkamas brīvdienas. Kāja atlaidīsies. Tas nav tik interesanti. Tāds nobeigums. Tik skaisti. Tas ir ierakstīts. Pagaidi. Tik skaisti. Tik burvīgi. Tiešām burvīgi. Es galvā kā sāk sāpēt. Pārstrādājies. Māma atbrauc šeit. Viņa bija Spānijā aizbraukusi, vai kur viņa tur bija brālceļojumā. Viņa atbrauc un gribēja man satikt, un tā es to zivtiņu atvedīšu. Es ēdu to zivs, un bija izbadējies, visu dienu strādāju, ēdādu, un tas jūtu, un to zivs bija bišķiņ sapūdējusi. Un tad vēders sāk sāpēt. Un tad brauc, nav labi. Bet nekas, viss normāli izrādās, bet es domāju, tā ir bišķiņ galva sāp.